Jums esi Ilze Andersone, dārznieks arborists. Zāliens ir te gandrīz katrā privātu mājā, un katram ir jādomā, kā nu viņu kopt un rūpēties par to. Varam pļaut ar izskapti, varam trīverēt, ir arī stūmjamie aparāti, bet, lai jūs ikdienu padarītu vieglāku un ērtāku, ir zāliena roboti. Stila ir uzklausījuši jūsu vēlmes un vajadzības, lai padarītu jūsu dienu ērtāku, tāpēc viņi ir izveidējuši 6 jaunus modeļus, kuru pļaušanas platība ir no 1500 kvadrātmetriem līdz pat 5000 kvadrātmetriem. Visi jaunie modeļi vadās caur mobilo aplikāciju, bet kāda atšķirība starp parasto un Evo? Parastais ir tas, ka vadās caur Bluetooth, bet Evo jau ir gan Bluetooth, gan mobilie dati. Šoreiz sīkāk par Stila IMO 7 Evo. Viņam ir uzlabota un ātrāka pļaušana, intuitīva vadība, jauns dizains, protams, un arī stila kvalitāte. 7. sērijas roboti pļauj līdz 5000 kvadrātmetri, savukārt 6. jau ir līdz 3000 kvadrātmetri un 5. sērija ir 1500 kvadrātmetri. Stila ir padomājis par ērtāku lietošanu. Pogu skaits jau ir samazināts līdz 5. Robots var arī ar tevi runāt. Ir jauns displejs, kas izskatās moderni. LED gaismiņas, kas norāda, kura poga ir aktīva vai kādu darbību jūs jau veicat. Pie robota apstādināšanas iedegās visa LED līnija. Robotam priekšpusē ir arī LED līnija. Jaunajiem robotiem pļaušanas platums ir 28 cm. Vēl tāda forša lieta ir tas, ka vecajiem robotiem bija 1 pļaušanas asmenis, bet jaunajiem tie jau ir 3. Stils, starp citu, ir piedomājis pie asmeņu ilgmūžības. Asmeņi ir uzasināti no abām pusēm. Katru reizi, kad robots apstājās, mainās arī asmeņu griešanās virziens. Līdz ar to asmenis vienmēr tiek izmantots no abām griešanas malām. Tā asmeņi paliek asi ilgāku laiku. Tāpat kā iepriekšējiem modeļiem, asmeņu kalpošanas laiks ir aptuveni 200 darba stundas, un šiem jaunajiem modeļiem klients saņems tikai brīdinājumu lietotnē, kad nažus vajadzētu nomainīt. Pērkot IMO, uzreiz saņemat 9 asmeņus, 3 ir jau uzstādīti uz robota un 6 nāk līdzi komplektā, kas ir pilnīgi pietiekami pirmajai sezonai. Asmeņus var nomainīt bez papildus instrumentiem, bet galvenais ir pārliecināties par drošību, pirms tam izslēdzot robotu un nobloķējot tā darbību. Atgriežot šīs sviras, mēs atgriežam vaļā slēdzi, noņemam viņu nost un viegli ir pacelt augšā nažu korpusa. Un, lai nomainītu nažas, visur ir norādītas ikonas un viss ir parādīts, kā gan atbloķēt, gan aiztaisīt atkal ciet. Tad ar vieglu stūmienu mēs pastumjam vaļā un līdz ar to no korpusa nonāk nažu turamais. Un tad šeit rektori vienkārši paceļam nazīšus augšā un liekam virsū jaunās. Visiem robotiem ir šī foršā funkcija, ka zāliens tiek sasmalcināts zem korpusa 2 līdz 3 reizes, un tikai pēc tam tas tiek nomests atpakaļ zālienā, kas darbojas kā dabīgs mēslojums, jeb mūča. Jaunajiem modeļiem pļaušanas augstumu var regulēt tikai caur aplikāciju, kur arī pļaušanas augstums ir no 20 līdz 60 mm. Izvēlamies to, kas, protams, pašam dārzā ir piemērotākais. Robotu mēs kontrolējam ar lietotni MyIMO no jebkuras vietas. Aplikācijā mēs varam regulēt dažādas darbības, piemēram, pļaušanas augstums, pļaušanas grafiks, kad vēlamies, lai viņš pļauj, redzēt, kur robots atrodas un ko viņš dara. Robotiem ir lietus sensori. Ja ir laba diena, viņš pļauj. Ja ir lietus, tad aizbrauc uz savu staciju un atpūšās. Robotam ir arī ultraskaņas sensori, kas vadoties pēc skaņas, ja viņš jūt, ka, piemēram, tuvojas šķērslim, viņš samazina ātrumu. Ja nepieciešams, pat apstājās vai maina virzienu. Bet, ja tomēr sanāk uzbraukt virsū kādam šķērslim, tad šis samazinātājs ātruma trieciens vairs nav tik liels un spēcīgs. Šie roboti var pievērēt slīpumu līdz 45%, bet vēl ir tāda papildus iespēja, kad, ja mēs uzliekam augstākas saķeres ratus, tad pļaut var līdz pat 60%. Kad robots jūt, ka sāk braukt slīpumā, tad samazina ātrumu, lai atvieglotu slodzi. Tas automātiski palielina pļaušanas augstumu, lai vieglāk būtu uzbraukt slīpumā. Ja mēs gribam, lai robots pareizi darbotos pagalmā, ir jāuzstāda šī robots pļaušanas teritorija. Tam ir nepieciešams kabelis un naglas speciāli tam paredzētas. Uzstādot pļaušanas perimetru, arī vajadzētu ielikt vadlīniju, kas būtu īsākais ceļš priekš pļāvējai, lai atgrieztos mājās. Un šo visu jūs varat izdarīt pats vai arī uzticēt darbiņu speciālistam. Robots ir papeicis savu darbu, vai arī, ja viņam ir nepieciešama uzlāde, viņš atgriezās savā bāzes stacijā. Vairāk informācijas ginels.lv.